sentimentu, piedod labāk, tu man saka, zeltais rudzulāks. Tā būs mūsu zelta atvasara, kailā maigā, brūnā saulainā. Ļoti īsa, tomēr mūžu kara, kas aiz kalniem zvanīdama nāk. Ļoti īsa, tomēr mūžu kara, kas aiz kalniem zvanīdama nāk. Piedod labāk, piedod labāk, piedod labāk, tādu sentimentu. Piedod labāk, tu man saka, zeltais rudzulāks. Piedod labāk, tādu sentimentu. Piedod labāk, tu man saka, zeltais rudzulāks. Tu man saka, zeltais rudzulāks. Tu man saka, zeltais rudzulāks. Latvijas Radio 2 dārza kalendārs sadarbībā ar Depo. Jūnijas, tas ir peoniju laiks, un pavisam drīz Kuldīgas novada Pelču pagasta Ziedoņos notiks 2. peoniju dārza svētki. Peonija tiek uzskatīta par mīlestības, par labklājības simbolu, un daudzos senu laiku ticējumos teikts, ka mājās, kur auga peonijas, valda miers, saticība un mīlestība. Tad lūk, 13. un 14. jūnijā visi puķu draugi aicināti uz Kuldīgas novada Pelču pagasta Ziedoņiem, kur notiks 2. peoniju dārza svētki. Svētku apmeklētājus gaidīs ziedošu peoniju dārza kolekcijā aptuveni 140 šķirņu, floristu veidotas peoniju kompozīcijas, peoniju stādīšanas paraugu demonstrējumi un izsmeļošas konsultācijas par audzēšanu. Darbosies arī vasaras kafejnīca un bērnu laukumiņš, un 13. jūnijā pulksten 12. muzicēs Zanes un Dāvja džēza duets. Ziedoņi piedāvā vienu no Latvijas lielākajām peoniju kolekcijām, kas katru gadu tiek papildināti iepērkot stādus no visas pasaules. Saimniecībā ir arī lielas irisu, liliju un viensiešu kolekcijas. Šīs sezonas jaunums – eksotiskais apstādījuma augs diegveida juka. Jā, viskrāšņākais ziedēšanas laiks ir un paliek jūnijas, kad plaukst peonijas un irisi, vēlāk arī lilijas un citas puķis. Baudīsim šo brīnišķīgo laiku, atceroties, ka dārzs jūs gaida vienmēr. Jūs klausījāties Latvijas Radio 2 dārza kalendāru. Skanam ik darba dienu 4:30 pēcpusdienā sadarbībā ar Depo. Depo – viens veikals visiem darbiem. No Dzintaru jūras līdz Latgales ezeriem. Ar latviešu mūziku visā Latvijā Latvijas Radio 2. Tikai vienu dienu, 10. jūnijā, nakts izpārdošana Werners D.E. sadzīves tehnikas veikalā Rīgā, Rāmuļielā 3. Atlaides līdz 70%. Lai visi paspētu un preces pietiktu visiem, mēs strādāsim līdz 23:00. Laidni un profesionāli pārdevēji jūs gaidīs Werners D.E. veikalā Rīgā, Rāmuļielā 3. Werners D.E. draugs ikvienai ģimenei Latvijā. Saimnieks meklēs sievu, atgriežas. Līga valkoties nomrieduši 10 lieliski saimnieki.
Katrai gaumei un dvēseles noskaņojumam. Jums ir ap 70 gadiem, bet jūtaties daudz jaunāks. 55 varbūt. 55. Man nav neķīga, spītīga, man nav iedomīga. Vienreiz. Šitā viņai jāmāk dejot. Iepazīsti visus 10 saimniekus un uzzini, kas gaida viņu potenciālās sievas. Nepalaid garām! Pirmais iepazīšanās raidījums pirmdien 15. jūnijā 9 TV3. Būšanā dažādās jau ļaudis mīlējās, to redz no ātrumā, kas ar jau mīlējā. Jo citādi es ar nebūtu, jo citādi es ar nebūtu. Tur dažādi man šķiet ar mīlestību, pie katras tautas, kur kāzas ļautas. Tur dažādi man šķiet ar mīlestību, pie katras tautas, kur kāzas ļautas. Par visiem karstāki, gan mīlēs spānieši, tur aug ar meitenes, ātri kā lapenes. Un daža esot ļoti skaistām, un daža esot ļoti skaistām. Tur gordoboja nav viens otram virsū krau, un zēni tīri, ir lieli tīri. Tur gordoboja nav viens otram virsū krau, un zēni tīri, ir lieli tīri. Tur pretim jāsaka, ka anglis nemīl tā, kur nauda čupā mēdz, viņš laulību tik slēdz. Pie brūdes tēva būt iekškapjam, pie brūdes tēva būt iekškapjam. Kāds anglis acī man armēs tā darot gan, pēc laba pūra, I katrs lūrā. Kāds anglis acī man armēs tā darot gan, pēc laba pūra, I katrs lūrā. Cik tāli mīlīgi, māk mīlēt vācieši, tie standi kopināt, tu manas mīlākā. Brūgā uzslieda vakstam lai, un brūgā uzslieda vakstam lai. Pēc kādām prostiekas, kas dažā nasta, bet tomēr abi dzīvoj labi. Pēc kādām prostiekas, kas dažā kausa nasta, bet tomēr abi dzīvoj labi. Priekšmīlēt visi, tāpat kā latvieši, tam sava dušiņka par visam pārākā. Un mūžam plostās negrib tirties, un mūžam plostās negrib tirties. Katram čai, procēt un čai, bet arī vodkā ir laba lieta. Katram čai, procēt un čai, bet arī vodkā ir laba lieta. Maestro Raimonds Pauls. Man ir prieks, ka Edgara Liepiņa izpildītās dziesmas, jeb kā mēs viņus saucam par dziesmiņām, savā laikā ziņģīts, kas tā likās, ka viņas nesevišķi ilgi turēsies repertuārā, bet izrādījās pavisam otrādi, jo līdz šai dienai Edgara ieraksts skan, cilvēkiem viņi patīk. Visi viņi atcerās, kā izcili aktieri. Arī kā dziedātāji, ar ko man bija tas gods uzstāties kopā. Tas pirmās mūsu programmas un arī pirmais dziesmu albums, no kurš līdz šai dienai tās dziesmas tiek izmantotas dažādās tur gan jaunās aranžijās un tā tālāk, bet tomēr labāk pa viņiem neviens nav neko izdarījis. Tā kā man ir prieks, ka atmiņas par Edgaru dzīvi. Latviešu mūzika visu diennakti. Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Latvijas Radio 2. 4:38 minūtes ceļojuma turpinājumā dzirdēsim Normūnu Rutulī kopdziesmā ar mūsu pašu radio kori. Bērnu ansambli Dzeguzīte, un tad jau arī konkurss Latvijas Radio 2 ar iespēju iegūt savā īpašumā 2 ielūgumus uz kāzām. Un nevis kādu svešu cilvēku kāzām, bet muzikāli izrādi kāzas. Ar